Šodien Gardēžu virtuvē galvenais viesis ir Greita. Nu, bet varbūt arī uzaicinās mammu, vai ne, ciemos. Domā, vajag? Jā. Jā? Ok. Aicinām tad arī mammu. Nu, čau! Nu, čau! Ar tavu jau atvasi jau sapazinos. Klausies. Es zinu, ka tu taisīsi biespiena klimpas. Es taisīšu? Jā, tu taisīsi, vai arī Greita taisīs. Un Greita izvēlējās zemenes. Es saprotu, viņai mīļākās ogas tieši zemenes. Kā tu redzēt? Nē, manas mīļākās ogas ir vīnogi, tas man ļoti garšo zemenes. Nu, ar vīnogām vienkārši mērts, laikam. Nu, var. Veida mērts. Tu zināji, ka rozīnes ir arī vīnogas? Nē. Tev garšo rozīnes? Jā. Tu esi viens no 1000 cilvēkiem, kam garšo rozīnes tiešām. Šeit mums ir tad, tās 3 paciņas, tas ir 500 plus grami biespiena. Uz katriem 100 gramiem biespiena nepieciešams 3 ēdamkarotes ar nelielu kaudzītu milti. Tātad mums šeit vajag no 14 līdz 15 ēdamkarotiem miltis. Tā, ka tu to varēsi darīt. Un tad es izmīcīšu mīklu un mēs taisīsim tās klipas. Tad lietas skaitīšu kopā ar tevi un lietas kārtīgas. Tad kārtīgas? Šitās ir ļoti labas, jā. Tad šitā. Okay. Un es kamēr to mērķis uztaisīšu. Jā, es skaitīšu arī. Tas nekas ir fokus nobirst. Tā, un tagad tā mīcīšana. To es izdarīšu. Tu vari kamēr attaisīt šo paciņu, izmantojot šo. Jā, un izbērt ārā. Šeit padām šķīvītī. Mums ir šādi brīnumainie griezēji. Man tāda bija, kad skolā karameļu darbnīcā, kad mēs taisījām karameli. Jā, tas tā arī. Es esmu bijis karameļu arī darbnīcās. Es gan neesmu. Nē? Tev vajadzētu aizbraukt. Forši, man liekas. Okay. Sagriezīšu šādas te. Paņemam mazākas. Tu esi tagad galvenais pavārs. Es tev tikai rādu vienu, ja? Sagriez bumbiņas un došu vienu tādu bumbiņu mammai, ja? Ok, sagriez un te varam uztaisīt tādu tā kā. Tā, es varu saņemt, jā. Tas saprasē kārtīgi, un tā bišķi. Un tad darām šādi. Izrulējam garu desu. Un tagad ir šādi. Tad mums vajadzīgi ir milti. Šeit man Greita varēs uzbērt. Mēs tā kā tev apmācam nelielu mācīšanu. Es ceru, ka tu pēc tam mājās šitās arī gatavos mums. Jā? Šo starp citu var pagatavot 10 minūtēs, diezgan ātri un dažādākās mērcēs. Tad tu ņem, mēs uzberam šeit miltus. Milti būs tie, kas vienkārši patīk virtuvē, tāpēc strādāt šādā veidā. Un tad ir tas, cik tu klipas gribi lielas. Šādas pieņemsim, jā. Un tad šo visu ieliec iekšā. Viss tas tā kā spilventiņi, ne? Nu, re? Un tās klipas, biespiena klipas, viņas pēc tam liek vārošā ūdeņi, viņas uzpeld augšā. Viss gatavs. Par mūziku nedaudz. Es zinu, ka tev ik pa laikam tikko arī bija jau jauna dziesma. Viņas nāk. Viņas nāk. Kad tad gaidāms tas lielais albums? Man šķiet, ka šoreiz pirmais, kas ir gaidāms, būs mini. Nevis pilnais mini albums, EP. Jā. Okay. Lai tomēr ātrāk finišētu to pirmo angliskās ēras posmu. Citādāk, līdz lielajiem tad būtu baigi ilgo jāgaida, un es neesmu pacietīgi šobrīd. Tā kā sāksim ar to, un tas nav aiz kalniem. Gaidāms. Jā, tā kā viss turpinās, un negribas arī pārāk lielus tos posmus atlikt starp dziesmām, tāpēc, ka, nezinu, kamēr ir tā enerģija, kamēr ir tās idejas. Šausmīgi daudz ir, un tik daudz, ka gribas ko teikt, un negribas viņas turēt, tā kā atvilknē kaut kur noslēptas, un tad saistāt. Teici, būs EP, bet kad tad būs tas pirmais singls vai otrais? Jā, drīz, patiesībā maija beigās, jau vispār maijas tāds foršs mēnesis, paskaties, te mēs esam, jā. Yep. Nākamnedēļ laižu atkal uz Stokholmu, rakstīšu vēl dziesmas, un pirmo reizi dzīvē redzēšu Taylor Swiftu, kas man ir arī liels notikums, jo man ļoti patīk. Grētai arī patīk Taylor, vai ne? Grēta bēdīgi, ka viņi neprasa līdzi. Taisam mērķis, ja? Tā, mums ir 400 grami zemeņu. Pielējam nedaudz pavisam ūdeni. Nu, es zinu, man tas ir nedaudz, daudziem tas ir daudz. Un tagad ir cukurs jāpieliek pēc garšas tev. Nu, tur uzmanīgi, jo... Atceries, tu gatavo olmēm abām divām. Un sev arī. Bet šitām būs grūti, ne? Es tev varu iedot karotīti. Tas būs uz tavu atbildību.
Tik, cik tu pieliksi, tik sāta tā mēdzība arī būs. Jā, bet mēs varam vienmēr pievienot vēl, bet atņemt nevaram. Uzvāram un sablenderējam. Tad šos varat mest iekšā. Šeit. Ok. Uzmanies tikai, kad ir karsts ūdens, ja? Nemet no pārāk augsta, Ja tas labāk tā šakstīsies. gremdēt, jā. Ui, bet pati apšakstījos, es pēc nezinu. Tā nav bāla? Ir? Varbūt tad, varbūt Nu, labi, es vēl iemetīšu. Šitā arī var, jā. Tas ir treniņš tāds. Nice. Tā, dāmas, klimps mums ir nokās. Mums ir mērce. Kur, kā tu gribēji, lai ir bišķi pēzes gabaliņi. Es jau zinu, kā šitās lietas. Tagad var nākt, tagad viss ir fajn. Nebaidīgi. Tests. Jā? Ok, servējam. Tu apēdīsi tik daudz pat? Jā. Ok, tad viss kārtībā. Nu, dāmas, novēlu jums radošu un priekpilnu turpmāko vispār visu, ja? Dzīvi. Dzīvi, jā. Tev arī. Ikdienu, varētu teikt. Un lai jūsu visām paudzēm garšo šis brīnišķīgais ēdiens un paldies, ka paviesojās. Paldies. Paldies, ka jūs atnācāt. Nu, mēģināsim, kas mums ir sanācis. Labu apetīti. Paldies. Mazliet atgādina īstenībā debesu manā uzreiz jau pirmajā brīdī. Aizsikaši. Vai ne? Jā, ļoti. Bet ir kaut kāda tā bauda, ko spēj dot tikai miltu ēdienu. Tāda, ka tu iekodies bulciņā, vai pankūkā, vai maizē, vai klimpā šajā gadījumā. Un tu vienkārši jūties labi. Un man tā ir. Mērķi arī garšīgi. Jums ir jāuzmina, kā jūs domājat, cik viena porcija izmaksā? 5 eiro. 5. Viena porcija? Jā. Mazāk. Mazāk. Daudz mazāk. O, Vēl mazāk? 2. Vēl mazāk. Klausieties. Mazliet virs 1 eiro apmēram viena porcija. Eiro. Tā kā šito var ēst Eiro bieži. 30, eiro 50. Nu, tur grūti tik precīzi pateikt, bet nu, mazliet virs eiro. Tā kā tā, izdevīgi un garšīgi un ātri. Un šeit var ierasties tā un pasūtīt. Nē.